Biķera piecinieks taisnā pozīcijā. Kad biķera piecinieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads var nest sev līdzi emocionālus izaicinājumus, kas prasa no tevis spēju pieņemt zaudējumus un koncentrēties uz to, kas vēl ir pieejams. Šī kārts norāda uz laiku, kad tu iespējams sajutīsi vilšanos vai bēdas, taču vienlaikus tā arī atgādina, ka ne viss ir zaudēts. Attiecību jomā biķera piecinieks var liecināt par sarežģījumiem vai emocionālām pārmaiņām. Ja esi attiecībās, iespējams, būs nepieciešams risināt nesaskaņas vai grūtas situācijas, kas liks pārvērtēt jūsu kopīgo ceļu. Tas var būt izaicinošs laiks, taču ar godīgumu un pacietību jūs varat rast risinājumus. Ja esi viena, šī kārts var norādīt uz nepieciešamību izdziedināt pagātnes rētas, kas kavē tevi virzīties uz priekšu un pieņemt jaunu mīlestību. Darba un finanšu jomā biķera piecinieks simbolizē nepieciešamību pieņemt kļūdas vai negaidītas izmaiņas. Iespējams, nāksies pārvarēt profesionālas vilšanās vai pielāgoties jaunai situācijai. Finansiāli šī kārts aicina būt uzmanīgai un pārskatīt savus resursus, lai izvairītos no liekiem zaudējumiem. Tas var būt laiks, kad jāizvērtē savas prioritātes un jāatrod jauni risinājumi. Un atceries, biķera piecinieks tev saka, ka katrs zaudējums ir iespēja pievērsties tam, kas tev vēl ir. Kā saka, neatstāj novārtā divus pilnus biķerus, sērojot par 3 izlietiem. Šogad skaties uz pozitīvo un neļauj pagātnes kļūdām kavēt tevi virzīties uz priekšu. Biķera piecinieks apgrieztā pozīcijā. Kad biķera piecinieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads sola emocionālu atvesaļošanos un spēju pārvarēt grūtības. Šī kārts norāda, ka tu, iespējams, esi gatava atbrīvoties no bēdām un koncentrēties uz dzīves pozitīvajiem aspektiem. Tā ir kā gaisma tuneļa galā, kas rāda, ka vissvarīgākās atbildes atrodas tevī pašā. Attiecību jomā biķera piecinieks apgrieztā pozīcijā var norādīt uz emocionālās saiknes atjaunošanu vai spēju piedot. Ja esi attiecībās, tas ir labs laiks, lai kopīgi pārvarētu pagātnes problēmas un stiprinātu attiecības. Ja esi viena, šī kārts norāda, ka tu vari būt gatava ļaut pagātnes sāpei palikt aiz muguras un atvērties jaunām iespējām. Darba un finanšu jomā apgrieztais biķeru piecinieks simbolizē cerību un atjaunošanos. Iespējams, tu pārvari profesionālas grūtības vai atrod veidu, kā pārvērst zaudējumus par iespējām. Finansiāli šī kārts norāda uz spēju stabilizēt situāciju un atrast jaunus veidus, kā uzlabot savu materiālo stāvokli. Un atceries, apgrieztais biķera piecinieks tev saka, ka katras beigu punkts ir jauna teikuma sākums. Kā saka, pēc katras vētras iznāk saule. Šogad fokusējies uz iespējām, nevis šķēršļiem, un tu redzēsi, kā dzīve sāk uzlaboties.